Labākā ēdiena jūras spēkos nesniedz kā atlīdzību. Tā ir avārijas seku ierobežošana. Zemūdenē virtuves ugunsgrēks var būt bīstamāks nekā ienaidnieka torpēda. Tas var patērēt skābekli un piepildīt kuģi ar toksiskiem dūmiem, kurus nevar vienkārši izvadīt. Tāpēc viņi pasniedz omārus nevis kā privilēģiju, bet kā morāls ieroci. Tad kas notiek, kad morāli sabrūk simtiem pēdu zem ūdens? Visbīstamākā daļa ugunsgrēkā zemūdens kambīzē nav tikai liesmas, bet gan degviela. Tauku ugunsgrēkiem ir nepatīkama īpašība pārvērsties par sprādzienu, kad tiem pievieno ūdeni. Degošā eļļa tiek izšļākta pa visām virsmām. Daudzi cilvēki šo mācību ir apguvuši uz savas ādas. Tagad iedomājieties to pašu ugunsgrēku noslēgtā tērauda caurulē, kur atrodas 150 cilvēki. Uz sauszemes virtuves ugunsgrēks ir slikta diena. Uz virsūdens kuģa tas jau ir ārkārtas gadījums. Zemūdenē tas nozīmē drošu nāvi. Uguns, toksiskie dūmi un apkalpe visi ir iesprostoti vienā hermētiskā kastē. Un instrumenti, ko izmanto ugunsdzēšanai, CO2 putas, sausie ķīmiskie līdzekļi, rada savas problēmas. Ar šiem dzēšanas līdzekļiem uguns galu galā izdziest, bet kas notiek ar dūmiem? Tas ir biezs, tas ir eļļains, un zemūdens modernākās gaisa attīrīšanas sistēmas spēj to attīrīt tikai noteiktā daudzumā un ātrumā. Patiesībā ātrākais veids, kā atbrīvoties no toksiskiem dūmiem zemūdenē, ir uzpeldēt un atvērt lūkas, kas ir problēma. Visa balistisko raķešu zemūdens būtība ir tāda, ka nevienam nav jāzina, kur tā atrodas. Ne zemūdenēm, ne satelītiem, ne sonāram, ne ienaidniekam, ne arī kādam citam. Uzpeldēšana, lai izlaistu dūmus, nozīmē iznirt okeāna vidū un raidīt savas precīzās koordinātas ikvienam, kurš klausās. Un viss sliktākā iespējamā iemesla dēļ – kāds piededzināja free kartupeļus. Šī ir drošības cīņa, ko ASV jūras spēki jau gadu desmitiem veids katrā no savām zemūdenēm. Un tas kļūst vēl dīvaināk. Gaiss mūsdienu ASV zemūdenē nav parasts gaiss. Mēs elpojam aptuveni 21% skābekļa. Zemūdeņa apkalpe elpo tuvāk 19% skābekļa, padarot gaisu retāku un nedaudz smagnējāku. Un tas ir apzināti. Mazāk skābekļa nozīmē, ka ugunsgrēkam ir grūtāk izplatīties. Jūras spēki ir izstrādājuši atmosfēru tā, lai padarītu degšanu grūtāku. Un tieši pašā šīs rūpīgi deoksigenētās, noslēgtās vides centrā viņi novieto kublu ar karstu eļļu. Lielākā daļa cilvēku neapzinās, ka zemūdens ēdienkarte nav veidota domājot par uzturu. Tā ir veidota domājot par katastrofu. Katra ierīce, katra recepte, katra gatavošanas procedūra pastāv tāpēc, ka viena kļūda kambīzē var apdraudēt visu kuģi. Tad kāpēc gan vienkārši izvēlēties drošāko variantu? Visu nesamazināt līdz minimumam un nepasniegt iepriekš iepakotas devas bez siltuma, bez eļas un bez riska? Jūras spēki arī saprata, ka risks slikt pabarot cilvēkus ir tikpat reāls kā ugunsgrēka draudi. Tas vienkārši notiek lēnāk un ir daudz grūtāk pamanāms, līdz jau ir par vēlu. Pajautājiet apkārt, un jūs, iespējams, atkal un atkal dzirdēsiet to pašu apgalvojumu, ka zemūdenēs ir vislabākais ēdiens visā ASV bruņotajos spēkos. Atkarībā no tā, kam jūs jautājat, jūs varat dzirdēt stāstus par steika un omāru vakariem. Kāds cits zemūdens apkalpes loceklis varētu tikai pavērt acis un nosaukt to par ēdnīcas ēdienu, tikai nedaudz labāk nekā jūs iedomājaties. Abi šie apgalvojumi var būt patiesi. Neapstrīdams ir pamats. Zemūdens ir vienīgie jūras spēku kuģi ar fritieriem. Liela daļa no tā, kas nāk no zemūdens kambīzes, tostarp maize, pīcas mīkla, burgeru kotletes un pat putu krējums, tiek gatavota no nulles, nevis atjaunota no sausiem maisījumiem. Salīdzinot ar alternatīvu, mēnešiem ilgiem noslēgtiem konserviem un liofilizētām devām, tā ir milzīga atšķirība, neatkarīgi no tā, vai tā atbilst kādam iedomātam 5 zvaigžņu standartam. Parasti izskaidrojums ir vienkāršs. Būt noslēgtam zem ūdens bez saules gaismas un bez kontakta ar mājām mēnešiem ilgi ir grūts darbs. Bruņotos spēkus uztur ēdiens, tāpēc labāka pārtika ir atlīdzība par vienu no grūtākajiem darbiem, ko piedāvā jūras spēki. Taču šai teorijai ir problēma. Atlīdzības ir patīkams, taču tās neattaisno papildu risku uzņemšanos ar atklātu liesmu, karstu eļļu un sarežģītiem ēdieniem $2 miljardu vērtā kara kuģī. Tātad, ja atlīdzība ir tikai puse no stāsta, kas ir otra puse? Sāksim ar pašiem jūrniekiem. Pirms zemūdens apkalpes loceklis vispār kāpj uz kuģa, jūras spēki jau ir ieguldījuši vairāk nekā 2 gadus viņa apmācībā. Saskaitot izkļūšanas apmācības testus paaugstināts spiediena apstākļos, garīgās veselības pārbaudes, lekcijas un simulatorus, jūras spēki jau ir ieguldījuši vairākus $100,000 vienā jūrniekā, un viņš pat vēl nav sācis darbu. Šīs investīcijas tiek veiktas jau pašā sākumā. Liela daļa no tā notiek pirms jūras spēki iegūst kaut 1 dienu atdeves. Ja jūrnieks izkrīt no apmācībām, izdeg vai vienkārši nolēma, ka 3 mēneši caurulē nav tā vērti, tad viss šis laiks un nauda ir zaudēti. Tagad palieliniet šo mērogu. Ohio klases balistisko raķešu zemūdeni pārvadā vairāk nekā 150 cilvēku apkalpi – jūrniekus, virsniekus, reaktoru operatorus, mehāniķus, sonāru tehniķus un citus speciālistus, kur apmācībā jūras spēki ir ieguldījuši vairākus gadus.
Kopā viņi ir desmitiem miljonu dolāru vērti apmācībā un pieredzē. Viņi ir noslēgti zem ūdens uz vairākiem mēnešiem, un ikdienas rutīna izjauc vienīgi nākamā maiņa, nākamā ēdienreize un atkal nākamā maiņa pēc tās. Balistisko raķešu zemūdenē morāls mērķis nav padarīt cilvēkus laimīgus. Runa ir par to, lai viņus noturētu. Jo katrs jūrnieks, kurš nolem nepagarināt dienestu, aiziet, līdzi aiznesot 100 000 mērām ieguldījumu un gadiem krātu pieredzi. Tātad jā, steika vakars ir balva, bet tas ir arī lētākā apdrošināšanas polise, ko jūras spēki var iegādāties. Morāls iegūms no labas pārtikas ir vērtīgāks par izmaksām un risku, kas saistīts ar nepieciešamo aprīkojumu tās pagatavošanai. Bet viņiem tas joprojām ir jāpagatavo. Kā viņi to dara? Iedomājieties virtuvi, kas ir aptuveni tikpat liela kā liela garderobes telpa, apmēram 3x4 metri. Tajā ir 2 konvekcijas krāsnis blakus vienotrai, mikroviļņu krāsnis, fritieres, plakana elektriskā cepamvirsma, 2 lieli zupas katli, industriālais miksers, un tas būtībā ir viss aprīkojums saraksts. Ja vien neesi itāls un nevar pamatot ļoti lielas espresso kafijas automātu uzstādīšanu savā kodolzemūdenē, tagad iedomājies šo virtuvi, kas gatavo 4 ēdienreizes dienā katru dienu, 90 dienas pēc kārtas, ar 2 cilvēku pavāru komandu katrā maiņā. Kodolzemūdenē nav tādas lietas kā slēgšanas laiks. Kuģis darbojas visu diennakti. Tas nozīmē, ka apkalpe ēd visu diennakti. Brokastis, pusdienas, vakariņas un 4. maltīti nakts vidū, ko sauc par midrats, jeb pusnakts porcijām tiem, kas tikko beiguši dežūru. Katrs aprīkojuma gabals, kas saspiests šajā skapja izmēra telpā, darbojas ar elektrību vai tvaiku. Neviena atklāta liesma nav redzama. Šī viena dizaina izvēle atrisina 2 pilnīgi atšķirīgas problēmas vienlaikus. Pirmā ir acīm redzama. Noņemot atklātu liesmu, tāda ikdienišķa nelaime, kad pavārs atstāja pannu uz plīts nedaudz par ilgu, vai kaut kas izšlekstās pie degļa, vairs nevar tik viegli pārvērsties par kaut ko katastrofālu. Otrā problēma ir tāda, par kuru jūs iespējams pat nedomājat. Dedzinot gāzi, propānu vai ko citu, kā blakus produkts rodas oglekļa dioksīds. Uz sauszemes tas nav svarīgi, CO2 vienkārši izkliedējas atmosfērā. Tā ir būtībā bezgalīga. Uz zemūdens, kas atrodas zem ūdens, situācija ir pavisam cita. Apkalpe jau tāpat nepārtraukti izelpo CO2. Noslēgtā zemūdenē speciālam aprīkojumam nepārtraukti jāstrādā, lai to izvadītu, pirms tas sasniedz bīstamu līmeni. Gāzes plīts pievienošana virtuvē nozīmētu apzināti radīt vēl vairāk tieši to pašu gāzi, no kuras zemūdene cenšas atbrīvoties. Elektriskās plītes šo problēmu atrisina automātiski. Zem visa šī slēpjas vēl viena dīvaina ironija. Zemūdens kambīze atrodas uz kuģa, kur darbina kodolreaktors. Tas ir tāda paša veida reaktors, kādu jūras spēki ir apsvēruši izmantot kā ārkārtas elektroenerģijas avotu veselām pilsētām, pēc tam, kad viesuļvētras ir izcitušas viņu elektrotīklus. Šāds reaktors saražo vairāk nekā pietiekami daudz enerģijas konvekcijas krāsnīm, mikseriem un visam pārējiem kambīzē. Tāpēc gatavošana ar gāzi nerisina problēmu, tā tikai to rada. Jūs pievienotu degvielas avotu, kas zemūdenei nav vajadzīgs, tikai lai izvairītos no elektrības izmantošanas, kas tā jau ir pārpilnībā. Tāpēc viņi noņēma atklāto liesmu un uzstādīja elektriskās ierīces. Problēma atrisināta. Izņemot vienu. Fritieres izdzīvoja visu šo pārbūvi. Tas joprojām ir elektrisks, bet tieši šo ierīci uz katra cita jūras spēku kuģa lika atstāt malā. Karsta eļļa jūrā neprasa atklāt liesmu, lai kļūtu bīstama. Tai vienkārši jāsakarst pārāk stipri un pārāk ilgi, kamēr neviens neskatās. Un tomēr fritieres palika. Jo ēdiens, ko tas gatavo, ir pietiekami vērtīgs pietiekami daudziem cilvēkiem, lai jūras spēki izlēmtu, ka risks ir tā vērts. Šīs fritieres nav vienīgā lieta kambīzē, kas rada problēmu, kur neviens nevar pilnībā atrisināt. Pat bez liesmām, gatavojot ēdienu 150 cilvēkiem 4 reizes dienā, 2 mēnešus, rodas vēl viens blakus produkts, kam nav kur citur palikt – smaka. Zemūdenē nav gaisa kondicionieri tādā veidā, kāds ir tavā mājā. Te ir gaisa pārvaldības sistēmas. Tas ir tāpēc, ka gaiss zemūdens korpusā tiek atkārtot izmantots, nevis vienkārši atjaunots. Tas pats ierobežotais gaisa apjoms visu laiku, kamēr kuģis ir kustībā, ir jāracirkulē caur tām pašām ventilācijas caurulēm un jāieelpo tiem pašiem cilvēkiem. Un nekas neizbēg no šī gaisa, ieskaitot smaku. Zemūdens atmosfēras kontrolas sistēmas gan uztver daļu no tā, kas peld gaisā. Daļiņas tiek izfiltrētas ar mazgājamajiem filtriem, bet tvaiki tiek apstrādāti ar tiem pašiem degliem un attīrītājiem, kas rūpējas arī par visu pārējo. Bet, lai gan daļiņas var izfiltrēt, smaku nevienmēr var izfiltrēt, īpaši, ja nav ārējās vides, kur to novadīt. Tāpēc tā vienkārši paliek un uzsūcas visā uz visiem laikiem. Pajautājiet zemūdens apkalpei, kā smaržo viņu kuģis, un saraksts var būt garš, atkarībā no laika un situācijas, kurā jautājat. Ir amoniaka līdzīgā smaka no ķīmiskās vielas, ko izmanto kuģa oglekļa dioksīda attīrītājos. Dīzeļdegviela un hidrauliskā eļļa, kas dažām kuģa daļām piešķir gandrīz automobīļu smaržu. Kambīze, īpaši fritieres, smaržo pēc karstas eļļas un reizēm piedegušas maizes.
citviet. Tā ir ozona un karstu elektroniku smarža, viegli norāda uz kuģa notekūdeņu sistēmu un, protams, apkalpes locekļi, kuri nemazgājas tik bieži, cik vajadzētu. Šīs smakas iesūcas visā, un tās nav viegli izmazgāt pat atvaļinājumā. Zemūdens apkalpes locekļi to sauc par zemūdens smaku, zemūdens smirdējumu vai pat kuģa smaku. Zemūdens smaku ir grūti precīzi noteikt, jo tehniski tā ir visu smaku sajaukums vienlaikus. Pirdieni, ķermeņa smaka, slikta elpa, ozons, amīni, ēdiena gatavošana, cepšana, atkritumi un lēnām uzkrātais smārds no vairāk nekā 100 cilvēkiem, kas dzīvo noslēgtā metāla caurulē. Viens tehniķis, kurš strādāja aptuveni uz 20 zemūdenēm, gan amerikāņu, gan britu, teica, ka katrai no tām bija šī smaka. Tā nedaudz atšķīrās no kuģa uz kuģi, bet nekad nepazuda pilnībā. Šīs smakas iesūcas tavos matos, drēbēs un ādā. Tās nav viegli nomazgāt. Daži apraksta, ka tās saglabājas vēl nedēļām pēc patruļas beigām. Viena no interesantākajām zemūdens smakas stāsta daļām ir par to vienīgo reizi, kad tā pazuda, un par to, ko tā atnesa atpakaļ. Ekipāža izgāja cauri pilnam kapitāla remontam kuģa būvētavā. Zemūdene tika izslēgta, atvērta, iztīrīta, izmazgāta, pārkrāsota, uzpildīta ar degvielu un atkal salikta kopā. Neticami, bet tai atkal bija tā svaigā, jaunās zemūdens smarža. Pēc tam jūras izmēģinājuma laikā viņi pa vienam atkal ieslēdza visas sistēmas – reaktoru, hidrauliku, elektroniku, visu. Un nebija nekādas zemūdens smakas. Smarža bija pazudusi. Kuģis bija izārstēts pretēji visām cerībām. Un tad viņi palaida darbā kambīzi, un pēc 3 dienām gatavošanas zemūdens smaka bija atgriezusies pilnā spēkā, it kā tā nekad nebūtu pazudusi. Neviena atsevišķa sastāvdaļa vai smarža pati par sevi neatgrieza zemūdens smaku. Tā bija gatavošana kopā ar eļļu, ķermeņiem, purkšķiem un ozonu, kas visi kopā veidoja vienu laimīgu, simbiotisku ģimeni. Gatavošana bija tikai pēdējā sastāvdaļa, tā, kas pabeidz recepti. Tas mums kaut ko pasaka. Zemūdenē smaka ir kā statusa ziņojums. Ja var sajust kambīzes smaržu, tas nozīmē, ka tā dara savu darbu. Vēl viena sistēma cieši kontrolētā ekosistēmā, kas uztur visas dzīves zem ūdens. Bet tajā brīdī, kad kambīze sāk darboties, sākas kas cits – sacensības ar laiku. Pirms šī kuģa iziešanas no ostas uz tā tiek iekrautas 22,000 olas, 800 mārciņas sviesta, 500 mārciņas kafijas, 18,000 mārciņu saldētas gaļas un 20,000 mārciņu konservu. Apmēram 3 mēnešu laikā apkalpe patērēs to visu ar ātrumu aptuveni 200 mārciņas gaļas dienā. Visi šie pārtikas krājumi kaut kur ir jāuzglabā, un zemūdenē kaut kur nozīmē visur. Gaitenes piepildīsies ar pārtikas kastēm, kas sakrautas līdz ceļiem, bez kurām uzliktas saplākšņa loksnes, lai cilvēki varētu pārvietoties. Pirmās pāris patruļas nedēļas zemūdens gaiteņi kalpo arī kā pieliekamais. Tu burtiski staigā pa vakariņām. Pieliekamajam ir savs atpakaļskaitīšanas pulkstenis. Pirmās pāris nedēļas, kad zemūdene dodas ceļā, viss ir lieliski. Ir daudz svaigu augļu un dārzeņu un īsts piens. Tas ir tik tuvu parastai virtuvei, cik šī laiva jebkad būs. Visiem vajadzētu izbaudīt to, kamēr tas ilgst, jo tas drīz beigsies. Sākot ar 3. nedēļu, svaigais piens ir beidzies, un to aizvieto ilgi uzglabājams aizvietotājs, ko izsniedz no ierīces, kur zemūdeņu jūrnieki iesaukuši par plastmasas govi. Svaiga gaļa un dārzeņi tiek aizstāti ar saldētiem produktiem. Šī fāze ilgst vairākas nedēļas. Tas nav nekas glauns, bet to var izturēt. Apmēram 9. nedēļā sākas pulveru ēra. Pārpilnībā ir pulverveida olas un piens. Viss nāk no bunžām, viss tiek atjaunots ar ūdeni. Šajā brīdī asā mēdze kļūst par rīku, nevis piedevu. Tā iespējams ir vienīgā lieta, kas šķir jūrnieku no šķīvja ar ēdienu, kam nav pilnīgi nekādas garšas. Šeit viens aprīkojuma gabals, tajā skapja izmēra kambīzē kļūst, pretēji jebkādai loģikai, par vienu no svarīgākajām iekārtām visā laivā – mīkstā saldējuma aparāts. Zemūdennieki to sauc par autodog. Tas ir tāpēc, ka mīkstais saldējums iznāk no dozatora garās spirālveida strēmelēs. Un jūrnieki nolēma, ka tas izskatās kā suns, kas kārto savas darīšanas. Jūras spēku humors. Nepārdomā to pārāk daudz. Galvenais ir tas, ka, kad svaigais ēdiens pazūd, šis saldējuma aparāts kļūst par daļu no kuģa infrastruktūras. Jūras spēki patiesībā uztur pētniecības laboratoriju, kas daļai ir veltīta šo iekārtu darbības nodrošināšanai. Inženieri Massachusettsā velta laiku, lai izstrādātu labākas tīrīšanas sistēmas un gašas uzlikas kuģa saldējuma mašīnai. Un tas ir tāpēc, kā viņi paši saka, ka viss ir atkarīgs no apkalpes morāles, kad esi uzkāpis uz kuģa. Kaut kur aizsardzības pētījuma budžetā ir iekļauta pozīcija mīkstajam saldējumam. Tas jums pasaka visu par to, cik nopietni jūras spēki to uztver. 9. nedēļā svaiga pārtika jau ir tikai atmiņa. Spēcīgākā garša uz jebkura šķīvja ir tabasko. Saldējuma aparāts tiek aizsargāts ar tādu pašu steidzamību kā iekārta, kas attīra gaisu, ko visi elpo. Kodolreaktors, kas nodrošina šīs laivas darbību, teorētiski varētu darboties 20 gadus bez uzpildes, dažkārt pat ilgāk.
No inženiertehniskā viedokļa pati zemūdene varētu palikt zem ūdens gandrīz neierobežoti ilgi. Bet tam visam nav nozīmes, jo īstais ierobežojums šim $2 miljardu vērtajam slepenības ierocim ir pārtika. Tas ir jautājums par to, cik ilgi cilvēki var izdzīvot pulverveida ēdienu laikmetā, pirms kādam jāpieņem lēmums. Citiem vārdiem sakot, mūsdienu zemūdeņu karadarbība galu galā ir atkarīga no pārtikas krājumiem. Un te arī parādās psiholoģiskā programmatūras ielāpa nozīme. Pētnieki, kuri pēta cilvēkus galējā izolācijā, ir ievērojuši kaut ko dīvainu par tiem, kas strādā zemūdenēs, Antarktīdas pētniecības stacijās un mēnesis misijās. Nav nozīmes, cik ilga ir misija – 2 mēneši vai 2 gadi. Ir konkrēts brīdis, kad cilvēks sāk lūst, un tas vienmēr notiek aptuveni tajā pašā laikā – 3. ceturksnī. Viens pētnieks teica, ka 3. ceturkšņa fenomens ir brīdis, kad beigas beidzot ir redzamas. Tieši tad vienlaikus pastiprinās māju ilgas, depresija, aizkaitināmība un grupas saliedētības zudums. 2021. gada pētījumā tika sekots līdzi 29 zemūdeņu jūrniekiem īstā atturēšanas patruļā, visu laiku novērojot viņu garstāvokli un garīgo asumu. Kopumā viņu garīgais un emocionālais stāvoklis patruļas laikā ievērojami pasliktinājās. Tagad pievienojiet to visam pārējam, par ko mēs runājām. Pārtikas kvalitātes pasliktināšanās, saules gaismas un svaiga gaisa trūkums, kā arī noskaņojuma kritums. Tas viss notiek aptuveni vienlaicīgi. Jūras spēki par to zina kopš brīža, kad parādījās zemūdens. Zemūdeņu apkalpes jau gadu desmitiem ir norādījušas uz šo precīzo brīdi patruļas laikā, un viņi tam deva vārdu ilgi pirms kāds to aprakstīja zinātniskā žurnālā. Viņi to sauc par pusceļa nakti. Tā ir svinība patruļas viduspunktā, kas tiek ieplānota tieši tad, kad apkalpe ieiet tajā bīstamajā 3. ceturkšņa posmā. Jūras spēki to nedara pa pusē. Tiek pasniegta labākā maltīte visā patruļas laikā, kas visticamāk ir kaut kas līdzīgs omāra astei, lielopa ribucepetim vai steikam. Ir spēles, ir pusceļa paciņa, ko katrs jūrnieks sapako pats, vai arī viņa ģimene sapako pirms zemūdene vispār iziet no ostas. Tā ir paredzēta tieši šim vakaram. Viesnieki un ierindas sastāvs uz vienu vakaru apmainās lomām. Cilvēkiem met kūkas sejā. Pēc visu teiktā, tā ir vienīgā nakts patruļā, kuru visi patiešām gaida. Tā ir ballīte. Bet skatoties uz laiku, skatoties no kā tas sastāv, tas arī ļoti atgādina apzināti ieplānotu devu, tieši tajā brīdī, kad pētījumi rāda, ka apkalpes noskaņojums tūlīt sasniegs zemāko punktu. Jūras spēki gadu desmitiem un par neskaitāmiem miljardiem risināja vieglās problēmas. Kombuzā nedrīkst būt atklātas liesmas. Gaiss tiek filtrēts, lai mazinātu smakas. Reaktors kalpo ilgāk nekā cilvēki, kas to uzbūvēja. Kas paliek pāri, tā viena problēma, ko neviens nav pilnībā atrisinājis, ir bioloģiska. Cilvēkiem vajag ēdienu, un ēdiens ir ierobežots. Tāpēc viņi darīja vienīgo, ko varēja. Viņi pārvērta virtuvi par visprecīzāk izstrādāto telpu uz kuģa. Viņi ieplānoja omāru vakariņas tieši tajā naktī, kad dati rāda, ka visi ir uz sabrukuma robežas, un viņi turēja saldējuma aparātu ieslēgtu neatkarīgi no apstākļiem. Galu galā, vismodernākajai ierīcei, ko jūras spēki jebkad ir uzbūvējuši, ir tāda pati izslēgšanas poga kā mums visiem. Izlaid dažas ēdienreizes, un pat tā pārstāja darboties. Zemes morāls līmenis nav vienīgais, ar ko zemūdeņu jūrniekiem jāsaskars. Nāves draudi vienmēr slēpjas dziļumos. Noskaties visu laiku sliktākās zemūdeņu katastrofas, lai redzētu, cik slikti viss patiesībā var kļūt, vai arī noklikšķini uz šī video.